Nice one, my brother feels the bike. I think he shit himself maybe, I'm not sure. Šis jau bija otrais gads, kad es turieni braucu, jo pagājušajā gadā uz Bulgāriju kā dzimšanas dienas dāvanu uzdāvināja mans draugs Kristaps Vecīt. Milzīgs tev paldies. Tas man bija pārsteigums, tas bija neaizmirstams piedzīvojums un nevelti šogad es tur atgriezos ne jau vairāk viens, bet ar savu lielo braču Lauri un vēl 10 citiem džekiem. Enduro Max Bulgārija saucās. Startējam no Rīgas, laižam ar Air Baltiku uz Sofiju, nolaižamies Sofijā, plus mīnus 2 stundu lidojums. Nu esam Bulgārijā. Skaists skats, reku kalniņš, te nomācies, te ļotanītis. Tā esmu arī es. Kā izrādās, tikko nosēdāmies un mizojam tālāk. Mūsu transfers savāds, 4 stundu brauciens uz vienu no kalnēnākajām vidēm Bulgārijā, pilsētu Bansko. Pastāst vēlreiz. Es prasu no jums laiku, kad benzīntanks būs 10 minūtes, tad braucam paiet 15, kad būs vēl pēc 10. Kad būs 10 minūtēm. Tagad, trešo piegājienu. Uz veikalu vajadzēja. Orekni centrā. Saudīs vai noveltīs. Veikals. Pasties ārā. Paga, kas? 5 minūtes esam klāt. Būs arī beidzies sajūgs. Neticēsiet, bet 108. numurā mēs bijām arī pagājušajā gadā. Kikon, kur tu aizgāji? Vecais? Kāpēc man tā prasa tāds? Tāpēc, kad pagājušajā gadā es biju šī, es viens gulēju šī, gultā, bet šogad man jāguļ ar tevim šī istabā. Kāpēc tev jāguļ? Ja mēs pārāk ieviļotamies, mēs vienmēr varam aiziet pie Laura ciemos. Nu ko, esam ieradušies Bulgārijā? Interesanti, jā, tūlīt brauksim ar mačiem. Es ņemšu šitā. Iestiprināsimies Es neko nesaprotu, jā. Ņemšu super cūkas kaut kādu atbildu nojā. Nu jā, Džek, kā vienmēr pilnā gatavībā, aiz muguras ir baseins. Aizvēr cietie, kas noiet. Izguļamies un sākam dot gāzi. Pati pilsēta Bansko ir riktīgākā padomju savienība, kura pamazām attīstās un jau sāk līst iekšā visādi investori un pērk kalnus un būvē jaunas mājas. Un tā pilsēta ir tāda ļoti kontrastaina, jo uz ielas stāv G-klases Mercedes un blakām tev stāv Žigulis. Un tieši tāpat ar mājām. Vai tur ir ļoti jauna būve, vai čigāniem pussabrukusi ķieģeļu māja. Vai esam līdz brokastiņām atnākuši. Kārtīgs brokastu galds mums šeit. Pirmās emocijas. Gas man pirmais mots, kuros jau un arī izņēma no kastes ārā. Sirdī tūs vienmēr. Mašīnas arī sirdī tūs. Nu ko, šodien pirmā diena. Dodam gāzi ar gaziem. Hei, man. Nu ko, esam klāt, ejam, vākam ekipējumu. Skats mums prīmā. Kalnēna vide. Kad beidzam braucienu, tā plūš iekšā basēnā. Un mēs visi nopirkām tādu paketi, ka mēs 3 dienas braucam, 1 brīvdiena un 2 dienas atkal braucam. No rītīgs hard enduro trips. Pirmā diena, 3 stundas braucam pa mežiem, pa visādām takām. Sākam, protams, mierīgāk, lai mēs tur iesildamies. Pēc 3 stundām mēs kur meža vidū apstājamies restorāns. Ēdam restūzī. Ļoti garšīgs ēdiens, ļoti garšīga gaļa. Viss, ko es ņēmu, bija perfekts. 10 minūšu pauzīt, maucam atkal tālāk 3 stundas. Tā braukšana notiek tā, ka mēs braucam, ik pa laikam uztaisam kaut kādu stopu, un tiem, kam ir iekšās un kas var, tie var pamēģināt maukt kaut kādā augstā kalnā augšā. Nice one, my brother feels the bike. I think he shit himself maybe, I'm not sure. A little bit. Yeah, I can see the brown spot on the jet. Enduristiem ir tāds prikols, ka viņi lec pāri ceļam. Un tur ir tāds kalniņš, kas iet augšā, ceļš un atkal kalniņš. Un es pagājušajā gadā tur lecu pāri, pagājušajā gadā bija diezgan labā formā, bet man tagad ziemā bija 2 operācijas. Bija tāds nedaudz risks, bet, protams, es sev pateicu, ja es nepārlikšu, es būšu mīkstais. Līdz ar to vajadzēja pārlikt, tā bija Lauri, lielo bračku pārlicām. Braucām, turpinājām ceļu jau izlādēti, adrenalīnu izšāvām ārā un viss bija kārtībā. Paldies Dievam, roka ir vesela, pleci vietā un tas īstenībā man bija labs pārbaudījums. Tagad sezonai esmu gatavs. This is the new guide. Follow him, he's hired, guys. Anything we need to know about the trip? Everything is good?
Just Maybe some corners, little bit clutch, whips. keep going Okay, wheelies. without stops, really stoppy. Okay. Thank you. Pirmais posmiņš nobraukts, seja smiltīs, vīri arī te padās, visi veseli. Pagaidām cerams, ka arī vēlāk viss būs labi. Kas gaida? Batuts tev gaida. Mūsu abus, man liekas. Es biju kaut kādā saspringtā momentā, tā kalna augšā braucot, jūtu kaut kas paliek vaļīgāks. Tā domāju, bļa, papiks un maku un telefonu, domāju, šitā, ko viņi vaļā. Thank you, brother. Perfect. Can you wait for them to show them the way and I will go after him? He will show them the way that is not there and we're gonna wait each other down there. Keep going, yeah? Yes, we keep going. It's good. Nice, man, thank you. Oh, brother, you're a good guide. Perfect. You are a good guide. That will be very nice for me. Nice present from you, brother. Good. Uzbrauc, nobrauc. Un ir kalni, protams, kur tu brauc augšā, kuram nav beigas īsti. Ja tu brauc, cik augsts vien var uzbraukt, tad tu esi aizelsies jau, un tad tu brauc pa to kalnu lejā 3 reizes lēnāk nekā braucot augšu. Tas ir tā baigi inčīgi. Tad jau pēc pirmajām dienām tās grupiņas tā kā sadalās. Kas jau vairāk tāds itīgs hard endurists ir, vairāk uz pro pusi, un kas ir vairāk tāds entuziasts. Un tad tās grupiņas sadalās, un otrajā dienā jau sākās tā spīdzināšana. Paldies visiem gidiem! Enduro Max, Bulgārijas. Viņi nav tādi vecīti, tikai nenomet motu zemē. Viņi ir tādi vecīti, ja tu neuzbrauks tajā kalnā mājās, netiksi, un tu nedomā, ka tas mots tur lūzīs vai kaut ko tādu. Viņš tev saka, nemīs dot gāzi moči augšā. Nu, tiem gidiem vienkārši respekts. Viņi tev ceļ augšā to skilu, nevis tikai nopelna naudu. Par to ir nežēlīgs prieks, tāpēc, ka tur var aizbraukt ne tikai tādi parasti entuziasti, kas grib pabraukāt ar moci, bet kas tiešām grib pacelt augšā savu līmeni. Pirmkārt, jau tas reljefs, kalnainā vide un visas tās emocijas jau no vienkārši vizināšanās tev iedod, ja? Bet kad viņš tev vēl dod visādus uzdevumus, kurus tu nekad mūžā neesi braucis, nu, tas ir fenomenāli, baigi interesanti. You live in the same town? Yeah. Guess Satikāmies. who's back? Guess who's back? Enduro Max džekiem. Biznesu ir uztaisījis tēvs dēlu. Abi ir makši. Sāka, ja nemaldos, ar pāris močiem. Un bija viena diena, kad bija ārā visi 60 gazi moči. Moči viņiem ir dažādi, viņiem 2-takteri, 4-takteri. No 125 līdz 450. Tā kā brauca kādu gribi, tikai laicīgi jāpiesaka. Viņiem bija arī 5 bagiji, un vienu dienu bija ārā visi 60 moči un visi 5 bagiji, un visi brauc. Un tas nozīmē, ka biznesa iet, un cilvēkiem patīk, un cilvēki atgriežas. Ja nemaldos, tur daži džeki bija, kas bija jau kaut kādu 6, 7 gadu pēc kārtas. Ļoti, ļoti kvalitīvs enduro brauciens, ja nu kāds vēlās. Paliekam viesnīcā, kuras starp citu pieder arī abiem makšiem. Tā ir viņu viesnīca, arī ļoti garšīgs ēdiens. Viesnīcā iekšā ir baseins, siltais baseins, un iekšā ir pirts. Vēl viens augstais baseins, siltais baseins un vēl tvaika pirts. Tā kā, nu, tur ir all inclusive. Ko tur dari? Balatnieki. Jā, apstaipās. Triko ieģērbies. Svarīgākais viens moments. Labi, nedis. Startējam atkal 10. Atkal 3 stundas braucam. Tā grupiņa jau sadalās, jau tāda nopietnāka, jau vieglāk braucēja. Atkal 3 stundas gāžam. Pēc 3 stundu braukšanas mēs apstājamies. Un tad paiet kaut kāds 20 minūtes, maza pauzīt, un mēs laižam atkal 3 stundu braucienu. The podium people is here. What can we explain? Uzlēdām kalniņā te augšā. Kārtīgi hard enduro.
Gaidām pārējos. For somebody was easy enduro, for somebody is hard. Ļoti labs laiks ārā. Plus 20, plus minus. Maybe 15 degrees, but when you are droggy day, 26. Nu nekā pēkšņi kaut kas bija. Mēs ar Juri tā kā motokrosā, shoulder to shoulder. Es jau gaidīju klāpāt. Bet es gaidīju, kāds būs aiz muguras, es riebēs. Gaidīji, ja? Suka tu. Apstājāmies paēst tādā vietiņā. Vai uz skolu. Jaunieši, bērni. Cenas ir ļoti smieklīgas ēdieniem. 3 eiro un nenormāli liels porcija. Saldie, kafijas, viss lēts, bet ļoti garšīgi. No Latvijā es teiktu reiz 5. Te mums mocīši stāv. Apsikojās. Jaudīgi. Nē, nu te var redzēt, kurš ir vairāk stundas pagulējis, ko? Skaistumu, ne? Jā, paldies Didžonam. Paldies Dižonam pa aizmestajām brillēm, tu kretiņ. Pilu mutu piemeta. Beidzu. Pats jau mēģinu laikam apšrakstīt. Kretiņ, no? Vakarā esam nenormāli noguruši, bet noliekot močus, novelkot ekipējumu, 10 metri no mūsējās bāzes siltais baseins. Nu, tas baseins ir vienkārši paradīze. Viņš tik ļoti palīdz relaksēties, jo tie muskuļi visi sasprindzas, tu vēl no tā moča vibrē. Un galva tev dūts un tiekā tajā baseinā pasaka. Very good. Trešajā dienā sāk līt lietus, un kad līst lietus, tad pirms tam, kur tu brauc augšā, tas jau tev ir, es nezinu, kad 70% grūtāk, jo viss slīd, dubļi lido pa gaisu, un tev vienkārši braucot jau pa takām jāuzmanās. That wasn't just top, that was with technique and with style on the end. Yeah. GG's! Unfortunately, he did it better than your brother. Sorry. At the first try. Yeah. Go! Not bad. Ko это-то? Protams, močiem tur astes lūza, ātruma pārslēgi mums abiem ar bračku nolūza. Galvenais vienā dienā ar stundas starpību. Bet uz kopējā fonā tie moči netika tik daudz lausti, skatoties uz to, cik daudz viņi tika mesti. Kikons, tas ir buldzars riktīgākais.
arī mūsu barā brauca. Viņš netiek augstā kalnā, viņš pats čik uzmet moci, pats pa kalnu lejā. Tur mēs bijām noņirgušies. Tā kā... Skolots-то! Kurā tu ātrumā brauc? Almost kill me! Trešajā. Pa tiem mežiem tu lido normālā ātrumā, it kā taisnas reljefs, viss forši, vai arī lejā no kalniņa, kad tu bišķīt brauc. Bet tās špūras mālēnās ik pa laikiem gar sāniem un pa vidu, un ja tu ierauj kādā tajā špūrē, nu tev rāci izslīd un viss. Plec atkal ārā no vietas, principā. Laurim, starp citu, plec izkrita, braucām kalnēnā vidē. Neveiksmīgi kaut kā nokrita, izrāvās plec no vietas ārā. 3. diena. Man iekrita dzimšanas diena. Tā kā 3. dienā, protams, vakarā kārtīgas svinības, uzēdam kūku, iedzeram kādu kokteili. Kāzu viesi sanākuši, Paldies, Kai, Frukš! Forši, ka atmaucāt. Forši, ka sanāca visi. vesels. Katru rociņu. Paldies, Kai. Super. Dzimšanas dienas afterpartijā liela lietus. Štukojam, ko darīt. Davai, laižam uz vietējo pilsētu. Vietējā pilsēta saucas Baņa. 20 minūšu brauciens ar vilcienu, ja nemaldos. Varbūt pusstundas brauciens ar vilcienu. Kā mēs tikām līdz stacijai? Līdz stacijai mūs aizvedā taksis. Braucām pa diezgan garu zāli, kaut kādām sliedēm. Pamestai stacijai, tur bija veca tāda stacija un likās, ka tas ir kaut kāds metiens. Bet mēs viņam prasam, tiešām te pienāk vilciens. Viņš jā, gaidat, gaidām kāds 10 minūtes. Kā nav, tā nav. Te ir sliedīts. Pilnīgi pamest staciju, pusstundu laidīsim tūlītās uz pilsētu tuvēju. Tas ir vienkārši nekurienē taksis atvedas. Pēdējais viļņš, ko jūs filmējat, izbaudāt. Mūsējies, kāds? No rītīgi piedzīvojums tas bija, iekāpām vilcienā iekšā. Protams, vagonos cilvēku neviena. Iekšā vilcienā bārs, par ko es biju nošokējies, un arī bārmeni. Tā kā tur varēja nopirkt visādi našas, čiponīšas, visu kaut ko tādu. Vietējā pilsēta Baņa, staigājām pa tirdziņiem, nopirkām vietējos dārznīšus, auglīšus, zemenītes, vietējo tur tādu omītē. Tirgoja savu brūvēto vīniņu, kas starp citu bija kā sangrija, kas bija ļoti, ļoti garšīgs. Nopirkām tādu vienu pudlīti tikai pagaršot, bet nākamgad noteikti nopirksim otru pudeli arī. Tā bija tāda hohma, tur padzērām vīniņu un laidām pa to pilsētiņu. Protams, nopirkām visādus aksesuārus, pastījāmies to bulgāru kultūru, ļoti skaisti pilsēta, ļoti forši. Visi tādi ļoti draudzīgi. Man ļoti patikās. Es domāju, ka džekiem arī patikās. Pamanīju Bulgārijā trūcīgumu un tādu baigo bardaku apkārt. Viņiem darētu bišķīt varbūt tajā investēt. Varbūt sākt pašiem ar seviem. Zin kā, paņems viens, paņems otrs, paņems trešais, miskastes maisu un tad tā Bulgārija būs sakoptāka un vēl skaistāka. Lietus tāds pārējošs, tad līst, tad nelīst. Atkal braucam, pēc tās vienas brīvdienas, protams, brauciens ir ļoti smags. Ne tikai tāpēc, ka bija ballīte. Tāpēc, kad arī muskuļi bija noguruši, pirmās 2 stundas, es teiktu, 4. braukšanas dienā bija diezgan pasmagas. Tad jau musīši atkal iekustās un atkal viss kārtībā, rokas jau pierodu. Labā ziņa, ka 4. un 5. dienā sarunājām ar mūsu kukumberu mafiju, jeb Kaifa rukšiem, ka gāzīsim visi kopā. Labāks, sliktāks, pofīgi, maucam visi kopā, viens otram palīdzēsim. Mums tur paspīdzināja. 1. dienā, 2. dienā, kad braucām visi kopā, nebija tik ļoti liela spīdzināšana, bet bija baigi interesants brauciens. Viens par otru varējām pasmieties, pamācīties. Tā arī tas brauciens mums noslēdzās. Es gan devos mājās dienu ātrāk. Džeki vēl brauca nākamajā dienā, jo man bija dēlam sacensības sestdienā. Piektdienas izlidoja ar 2 pārlidojumiem. Bet Džeki palika vēl vienu dienu.
Bulgārijā, un pēc tās vēl vienas dienas aizlaida tālāk uz galvaspilsētu. Nākamgad noteikti atgriezīsimies. Brauciens bija fenomenāls. Vēl viena lieta, ko gribēju uzsvērt. Tajā pilsētā, kur mēs esam, Bansko, ir 4 milzīgi kalni, un katru dienu mēs braucām citam kalnam pāri no citas puses. Principā, Džeki, es tos ceļus atcerēties nevarētu, bet Džeki tos ceļus jau zina no galvas, un tas kalns īstenībā ir ļoti liels, un viena no manām mīļākajām vietām bija tur tāda aiza, un tur redzēja tādu mežu ieloku un tādu serpentīnu celiņu. Baigi skaistā vieta. Šogad aizbraucām, lai līdz turienē tiktu, vajadzēja braukt kāds 3 stundas. Uzbraucot augšā bija nenormāli augsts, un vēl mēs maucām cauri sniegam, pāris kilometrus točni. Un tad mēs tikām līdz tam skatam. Pagājušajā gadā es biju tur 2 nedēļas vēlāk braucienā, un tur sniega nebija vispār. Tur bija ļoti karsts un ļoti sauss. Tā kā šīs gads bija labs piedzīvojums. Mērķis, protams, mums visiem bija aizbraukt, atpūsties, uzlabot savus moto prasmes. Kas gan Džekam var būt labāks par skaistiem skatiem, mocis starp kājām, garšīgi ēdienu. It kā sports, bet tajā pašā laikā pati labākā atpūta. Iesaku, un vīri, paldies jums! Ceru, tiksimies tur visi arī nākamgad. Prīmā!